Arvien jaunas tehnoloģijas ienāk mūsu dzīvē, arvien kas jauns tiek piedāvāts mūsu mīluļu uzraudzībai. Kāda ir pretrunīgi vērtētā radiosēta vai elektrosēta, kas neļauj sunim pamest mājas teritoriju? Vai šī metode ir nežēlīga, vai tā rada briesmas sunim, un vai viss ir tik vienkārši? Uzliec sunim kakla siksnu un nekāda apmācība nav vajadzīga. Ievai ar ģimeni bija sen lolots plāns dzīvot laukos savā mājā, un beidzot tas tika realizēts. Pārcelšanās uz laukiem ļoti patika arī sunim Berno, taču drīz sākās sīkas problēmas. Berno pārāk bieži sāka ciemoties pie kaimiņu suņiem, apsteigāt puķu dobes un skriet pakaļ automašīnām. Senāk ciema nomala, bet tā iela diezgan tuvu, un suns ir suns, un viņam patīk pasargāt to māju mazliet vairāk, un tās mašīnas brauc tomēr diezgan bieži. Voljers nekad nav bijis variants, ķēde nekad nav bijis variants. Sētu uzlikt ātri nevar, kā mēs to labi zinām, lielai teritorijā, tas arī maksā daudz vairāk. Radiosētas variants bija bišķiņ izdevīgāks. Kopumā radiosēta izmaksājusi ap 400 eiro. Protams, ka tirgotāju sākuma piedāvājumā cenas parasti ir patīkami mazākas, bet tad izrādās, ka vajag papildus vādus, apmācības karodziņus un summas pamazām, bet auga. Neredzamā sēta veidojas no vada, kas jāierok 10 centimetru dziļumā, jānoregulē sitiena stiprums suņa kaklasiksnai, bet te ir nepatīkama nianse. Lai suns saprastu, kur iet nedrīkst, viņam tas strāvas sitiens vismaz vienu reizi ir jāsaņem. Jo tā nepatīkamo sajūtu viņiem, diemžēl, jāļauj izjust vismaz vienu reizi, un tad viņš saprot, ka tur nav patīkama tomēr tā situācija, ja viņš mēģinās iet tuvāk pāri tai robežai. Ja? Tāpēc arī sākumā ar to balsi, ar to mīlestību aicina viņš mājās, jo gadījumā tas sunīs tomēr ieskrien tai sētā neapmācīts, lai viņš nedomā mukt prom uz pretējo pusi, bet viņš domā nākt mājās pie saimnieka, jo tur ir drošība un tur ir tā labā lieta, kur viņam atrasties. Elektrosētu ražotāji par suņu pasargāšanu, protams, ir domājuši, un tuvojoties robežai siksna sāk vibrēt vai pīkstēt un brīdina suni, ka tur labāk neiet. Ir spēcīgāki suņi, tiem ir bišķiņi spēcīgāka siksna, mazākiem suņiem ir bišķiņi vājāks tās siksnas, un tad vibrācija vai skaņa. Viņam iemācās pēc skaņas un vibrācijas reaģēt, lai veidojot tas beznosacījuma reflekses viņam. Dzirdu skaņu, nāku atpakaļ, jūtu vibrāciju, nāku atpakaļ. Tad, protams, viņš pietuvojās pie pašas līnijas, ko mēs esam nolikuši. Tad ir, protams, tas blieziens saucamais, kas nav pat blieziens. Tas ir tāds tik ļoti līdzīgi arī kā lielopiem ir elektriskajiem ganam. Svarīgi ir pašam saimniekam neaizmirst, kur elektrosēta atrodas. Tas arī instruktāžā arī pašā ir pateikts, esot ārpus radiosētas robežas, nekad nesauciet suni pie sevis. Viņš arī zina, ja mēs esam, tur ir treniņu laukums, es tur atrodos, viņš zina, ka tālāk nedrīkst iet, viņš nedrīkst vienkārši pārskriet, pat gribēdams, ne. Ieva kā elektrosētas mīnusus min to, ka gudri vai ļoti motivēti suņi sētu iemācās pārvarēt ātri. Arī Berno ātri atrod vietas, kur signāls ir vājāks. Viņš sēž gaida, trinās, un tad tādā ļoti lielā ātrumā pārskrien pāri. Ja Ievas pieredze ar elektrosētu sunim ir pozitīva, tad kinoloģe Laine Kupče ir pilnīgi pretējās domās. Viņa uzsver, ka ir jāsaprot, ka suns domā pilnīgi citādāk nekā cilvēks. Nav tāda termina kā neredzama sēta. Suns šīs robežas neredz. Viņš uztver teritoriju kā mīnu lauku. Suns neizvēlās tā, kā mēs iedomājamies elektrosētu, mēs viņu redzam kā redzamu sētu. Šeit ir, un mēs sevišķi zinām, līdz tam stābām, līdz tur ir elektrosēta, bet sunim tas ir kā nesaprotamas sāpes šajā vietā. Kinoloģe uzsver, ka atšķirībā no cilvēkiem suns mazāk orientējas ar redzi, vairāk ar ožu. Bet tajā brīdī, kad viņš sāk iet pa pēdām, viņam tā kā pazūd pārējās maņas. Viņš koncentrējās tieši uz ožu. It sevišķi tas ir, ja runa par tādiem dzinēju suņiem kā bīgli vai citiem medību suņiem, ir pat teikts, ka viņi pazaudē reāli dzirdi. Bet, to var iemācīt, ka viņš atkal dzird, bet šajā gadījumā tā ir, jā. Tīri viņš nododās šai vienai lietai, un viņš sāk saprast, ka jā, šī vieta ir bīstama. To, ka tālāk vairs nedrīkst, suns saprot tikai tad, kad saņem strāvas sitienu. Suns ir dzīvnieks, kas savu teritoriju uztver.
Viņš zina savu teritoriju, bet viņš savas dzīves laikā nemitīgi viņu var paplašināt, mainīt, un viņš arī nemitīgi to pārbauda. Ja viņš redz, ka viņa mīļie cilvēki iet tur, tad viņš apmēram jau sāk saprast, tā ir mūsu teritorija, es viņiem sekošu. Bet viss beidzas ar strāvas sitienu. Es uzskatu, ka elektrosēta noteikti ir vajadzīga cilvēkam, nevis sunim. Un tādēļ ir jautājums, ka mēs kā gudrākas un attīstītākas būtnes esam uzņēmušies to atbildību par to suni. Kāpēc mēs to nedarām tā, kā mēs zinām, ka var izdarīt pozitīvā veidā? Tam dzīvniekam draudzīgā veidā, nevis, ka viņš reiz pa reizē dabū ar elektrošoku, ar reālu elektrostatisko sitienu, citreiz stiprāku, citreiz vājākā. Vajag, kāpēc mēs neizvēlamies to gudrāko veidu? Eksperte uzskata, ka radiosēta ir bīstama pašam sunim, jo nepasargā no tā, ka viņam pašam var uzbrukt, piemēram, klaiņojoši suņi. Visdrošākā ir sēta, vizuālā sēta, reālā sēta, fiziskā sēta. Protams, ja tas atkal nav suns, kas lec tam visam pāri, un nodarboties ar suni. Kinoloģe uzsver, ka saimniekam ir jāsaprot, ka sunim ir savas vajadzības – kopā būšana, spēles, pastaigas jaunās vietās, ošņāšana, meklēšana. Tas viss būs labāk par radiosētu kā vienīgo risinājumu. Piepilda viņa ikdienu ar visu viņam vajadzīgām vajadzībām, lai viņam nebūtu jāiet ārā un jāmeklē piedzīvojumi. Ja saimnieks domā, ka viss, kas tam būs jādara radiosētas gadījumā, ir tikai kabeļa ierakšana un kakla siksnas uzlikšana, tie ir lieli maldi. Arī pie radiosētas suns ir jāapmāca. 2 nedēļas līdz mēnesi vismaz ir cītīgi jāstrādā katru dienu vismaz, un tad pēc tam vēl jāskatās, ko tas sunītis vispār saka, ko viņš reaģē par to situāciju. Jo ir suņi, kas līdz galam negrib pieņemt to radiosētu, ir suņi, kas ātrāk pieņem, ir suņi, kas ātrāk saprot līdz ar to arī, un tās situācijas, viņas jau nāk, tā cilvēki mainās, mašīnas mainās, garām braucēji, kājai mainās. Līdz ar to tam sunim ir visu laiku tāds izaicinājums arī, kā pie tās situācijas pierast. Kinoloģe neredz ieguvumu radiosētai, jo pozitīvā apmācībā suni apmāca bez sāpēm. Vai jūs zinājāt, ka suņiem āda ir plānāka nekā cilvēkiem? Attiecīgi, arī suņiem sāp vairāk. Ir jautājums, ko viņš dara ar tām sāpēm. Ir šķirnes, kas no sāpēm viņas metās cīņā. Un tie ir tie suņi, ko saka, ka ir lielāks sāpju slieksnis. Jā, ir suņi, kam ir dziļāk tie nervu gali, ir zem ādas. Un šī siksne tāpat viņa jānoregulē tā, lai viņam sāp. Viņam tas sitiens ir jāsaņem un jāsaņem pietiekami tik ļoti sāpīgs, lai viņš vairs tur negribētu iet, lai viņam būtu tur bailiet. Jo sadāk šī siksne nestrādā. Nav citu variantu. Cik es klausīšos no pieredzēm, viņi ātri iemācās to robežu, un tie sunīši, kuriem tās motivācijas praktiski nav, jo viss viņš ir apmierināts arī pagalmā savā mājā, viņi arī iemācās to robežu, un viņi pat netuvojās tai robežai. Viņam nav vajadzības. Bet tas ir jautājums par dzīves kvalitāti vienmēr. Jo tad, ja tavā pagalmā ir kaut kāds, iedomāsimies tagad grāvis, kur ir granātas aprakts. Tu zini skaidri, ka tu tur neies, jo tu esi cilvēks, tev ir paskaidrots, tur tu uzsprāgs, tur tu neies. Un tu zini, tev tāda forša dzīve tur. Tu it kā, jā, tu tur lasi ābolīšu, šeit cilvēki jau kara laikā arī izdzīvo, bet no viņiem ir tā granātu bedre.